Dievs aizmirsa aiztaisīt leduskāpi. Smieklīgi. Dievs, leduskāpi, es paņēmuši kūku, bet es aizmirsu aiztaisīt. Bet nekās pēc tām, pēc 3 vai 4, ka mums piemērs. Komēdijas vakars, stand-up, brīvais mikrofons, jotki. Vai nav savādi, ka es dzirdēju nesen ziņās, ka tur bija kaut kādā avārija, kādā citā. Tas nav smieklīgi. Dargā, tas nav smieklīgi. Ka tur, notika kas slikts un nomira cilvēki, bet ziņās teica, nomira cilvēki, bet vismaz negāja bojā, sačakrēžojot. Nē, pagaidiet, viņi teica, nomira daudz cilvēku, un, diemžēl, viens Latvijas pilsonis. Un cilvēki apkārt uzreiz tā, viens no musējiem nomira. Cik slikti tas ir. Un tur tā ziņas vadītāji. Viņi teica, tas pilsonis viņu sauca Boris Ivanov. Un visi sākot tā, ok, tad viss ir normāli, ka tas mums neteicis, uzreiz vajadzēja pateikt, ka viņš bija Krievs. Kas ir rap batliem? Ko viņi tur batloja? Tas ir kā likt suņiem cīnīties. Ok. Vai nav amorāli? Joku vakars. Es zinu, kāpēc Sātanam ir kāju vietā nagi, jo viņš ir cūka. Viņš lops. Šeit vajag kaut kādu vārdu, ka viņš ir milzīgs lops, vai ļoti smieklīgi. Work in progress, nekas. Nesen uzzināja, ka autostrādi neizdomāja vācieši fašisti, kuri bija tur. Cipa nacisti izgudroja autostrādi, jūs zināt to vēsturisko faktu, bet īstenībā to izgudroja Amerikā gadsimta sākumā. Un es tā, atkal nacisti, es viņos vilos. Atkal viņi sameloja visu tur. Vispirms, tagad autostrādes, pirms tam bija holokausts. Cipa, nav svarīgi. Vai kaut kā pārveidot, lai būtu smieklīgi. Vīrieši mīl ar acīm, vai nē? Es izlasīju žurnālu, sieviešu žurnālu. Vīrieši mīl ar acīm, un tāpēc, bija rakstīts, un tāpēc vīrieši nodarbojas, viņam patīk vairāk nodarboties ar seksu no muguras. Kāpēc? Lai neredzētu jūs meitenes sēs? Smieklīgi, vai ne šodien? Bet, nekas, viss šeit ir silti. Es tikai tāpēc atpēc šodien. Mūsdienas zinātne var atbildēt uz tādiem mužīgiem jautājumiem. Kas ir mīlestība, vai kāda ir dzīves jēga, vai sievas dviņa masturbē? Vai tas skaitās kaut kas cits? Vai ko? Jā, nē. Tas arī tas jautājums. Kāds strādā? Neviens neredz. Nav tāda filma dokumentāla. Atgrībā, ar ko viņi savu? Kāpēc žurkas ir tik gudras? Žurkas ir gudras, vai ne? Pareizi. Kāpēc?
Jo mūsu vecāki tualetu papīra vietā izmantoja avīzes un žurkas. Žurkas lasīja avīzes. Es paēdu sūdas un tagad palasīšu avīzes. Kas tur notiek pasaulē? Dzirdēji? Žurka numur 2. Kas notiek tur Amerikā? Kas notiek? Es ļoti ilgi nevarēju noticēt, ka Santa Claus neeksistē. Vispārēji tur bērni teica, tas vienkārši ir mans tēvs, viņš tur pārģērbies, un tev arī tas ir tavs tēvs. Un es tam ilgi nevarēju noticēt. Jā, Ok, es nevaru noticēt, ka tas bija mans tēvs pārģērbies, ok? Hold that thought. Jo... Tas būtu smieklīgi, jā. Nē, pamanā viss šodien.